Gribu sveikt visus nodibinājumu Caritas Latvija darbinieks un brīvprātīgos 20 gadu jubilejā. Protams, ka Caritas Latvija pirmsākumi ir daudz ilgāki, bet 2003. gadā Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskapa konference ar dekrētu nolēma dibināt nevalstisku organizāciju nodibinājumu Caritas Latvija, lai iesaistītos palīdzībā trūkumcietējiem un visiem līdzcilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un 2014. gada novembrī tapa nodibinājums, nevalstiska organizācija, kura uzsāka darbu. Un kā prioritāte mūsu nodibinājumam vienmēr ir bijusi draudžu Caritas grupu attīstība. Un jāsaka, ka šis darbs tiešām ir veiksmīgi izdevies. Ļoti daudzas draudzes darbojas sadarbībā ar Caritas Latvija, palīdz saviem līdzcilvēkiem, draudžu locekļiem. Un šodien jubilejas dienā gribu pateikt visiem brīvprātīgajiem, visiem darbiniekiem sirsnīgu paldies, pateikt paldies arī Latvijas bīskapiem, bīskapu konferencei, kuri mūs vienmēr atbalsta ar lūgšanām, ar padomu. Un, protams, ka mūsu nākotne arī turpmāk ir atkarīga tieši no visiem, kuri darbojas Caritas Latvija, gan darbiniekiem, gan brīvprātīgajiem. Kā arī sirsnīgs paldies tiem, kuri mūs atbalsta, gan dažādi Eiropas fondi, gan ļoti mūsu sirsnīgie draugi no Vācu katoļu labdarības fondiem Renovabis, Bonifācijus Verk, kā arī dažādas pašvaldības, tā skaitā ļoti sirsnīgi sadarbojamies ar Rīgas pašvaldību, visiem ziedotājiem, atbalstītājiem, visiem labas gribas cilvēkiem. Sirsnīgs jums visiem paldies!